Jaunajā Manas mājas ar IKEA sezonā viss notiks citādi. Šosezon dalībnieki visu darīs paši. Plānos savu telpu uzlabojumus, konsultēsies ar IKEA dizaineriem, dosies iepirkties un paši montēs mēbeles. Šoreiz nebūs lielu remontu vai būvbrigāžu. Reāli cilvēki, ierobežots budžets un drosme uzlabot savas mājas ar savām rokām. Dalībnieku paveikto vēros un komentēs dizaineru koalīcija. Profesionāļu komanda, kas redzēs katru soli, sniegs padomus, ieteikumus un vērtīgas atziņas gan skatītājiem, gan arī dalībniekiem. Šodien Manas mājas ar IKEA viesosies pie ģimenes, kuras sapnis ir ļoti vienkāršs, bet reizē arī cilvēcīgs. Labi iekārtot virtuvi tā, lai tā būtu funkcionāla, ērta, bet tajā pašā laikā, lai tajā būtu kāda odziņa, kaut kāds šarms, lai nebūtu tā vienkārši bezpersoniska. Mēs vēlamies pārveidot virtuvi, kas ir tā kā mūsu galvenā telpa, kur mēs uzturamies visvairāk, jo viņi ir apvienota ar istabu. Man patīk klavieres tajā telpā, man patīk... Man patīk, ka kafijas galdiņa vietā ir bērnu galdiņš ar krēsliem. Tas arī nav slikti. No esošajām lietām, kas mums virtuvē ir, mēs labprāt saglabātu leduskapi un trauku mazgājumu mašīnu. Tās vienkārši ir labas lietas, kuras nav nepieciešams mainīt. Laikam arī Anža nažu komplekts. Jā, mans nažu komplekts, kafijas aparāts, blenderis. Tāda sajūta, ka mēs ienāktu un visu tā. Jā, tas ir. Ja mājai būtu raksturs, šī māja noteikti būtu silta, tāda, kur gribās uzturēties. Ja to mēs salīdzinātu ar ēdienu, tad tas varētu būt viens labs taizemes karijs ar krème brûlée saldajā ēdienā. Baigi kontrasts. Kontrasts reāli. Jā. Dažāds virtuves. Sveicināti! Čau! Es nāku saukts un es saprotu, ka jums ir problēmas ar virtuvi. Pareizi? Jā, tieši tā arī ir. Bet kurš tad virtuvē ir tas galvenais ģenerālis? Galvenais šefpavārs esmu es. Nopietni! Jā. Un kā tevi sauc? Roņa. Roņa. Un kas tev garšo no tā, ko tētis uztaisa? Makaroni. Makaroni garšo visiem. Lieliski. Pēdējais brīdis man ieraudzīt, kas tur īsti ir. Ejam, skatāmies. Lēkam. Un tad šeit arī ir tā mūsu virtuve. Es uzreiz redzu, ka baigi tuvu malai ir pati plīts virsma. Tikai tu gatavo ēst, tu tā, kas tur Jā, tu redzi, kāds tikko gatavots ir, tu pieskaries, ja tur ir karsts. Mēs šeit ievācāmies ļoti neilgi pirms Roņas dzimšanas, un līdz ar to nebija opcija, ka mēs varētu kaut ko mainīt virtuvē. Bet skaidrs, tā virtuve nav mūsu veidota, līdz ar to visu laiku ir kaut kas pietrūkst. Kāpēc tās vienas durtiņas ir tādā krāsā? Dizaina. Kādu tad jūs gribētu virtuvi? Pirmkārt, lai viņa ir tāda funkcionāla, lai nav lieki izmantota vieta, jo šobrīd ir tā, ka mums kaut kādas virtuves lietas stāv arī, piemēram, koridoras skapī, tur vāzes stāv guļam istabā. Tas, ko gribētos vispār maksimāli to virsmu atbrīvot, lai viņa, ņemot vērā, ka šī ir arī dzīvojamā zona, visu laiku ir tas nekārtības efekts. Protams, tas ir morāli grūti redzēt to, ka tur ir kāda nekārtība. Ja tu sēdi viesistabā un ja tev skats aiziet, tad tā viena trīcošā acis laikam. Man tā ir, es sēžu dīvainā un es redzu, kā gaisma uzspīd uz virtuves skapīšu un tāds rekurmeita ar rokām aizgājusi, tikko nopļackājusi. Kaut kas būtu jāizdomā, vai ne? Tieši tā. Mums ir dažas idejas jau. Jā. Un šeit mēs varam redzēt, kad cepeškrāsni ar mikroviņu krāsti mēs liktu šeit jau kā iebūvētu vienā stāvā, kas līdz ar to atbrīvotu daļu no virsmas, kas tad, kur būtu vairāk vietas gan gatavošanai, gan citām lietām. Bet būsim godīgi, vietas pietiekami. Vispār tas ir ļoti liels laukums priekš gatavošanas. Kā ar galdu? Galdu arī iekļausiet? Galds ir tas, kur mēs principā pavadam visu savu laiku, kad mēs esam mājās. Ēdam, spēlējam spēles, uzņemam viesus, citreiz strādājam. Cik plašas viesības jūs tā rīkojat? Uz manu dzimšanas dienu pēdējo reizi bija
kaut kas tuvu 30 cilvēkiem. Tik daudz nebija. Vai 20 varbūt. Ants domā, ka bija 30, jo dikti daudz trauki bija. Bet tas varbūt tāda nedaudz nestandarta situācija, bet ikdienā, 6, 8, 10 cilvēki, tas nav tāds ļoti liels retums. Vispār jau būtu baigi forši, tur būtu vieta virtuves salai. Labs veids vēl arī pagriezt to, kas gatavo ar seju pret to viesistabu. Kā ir ar tādu fizisku darbu, visu to skrūvēt kopā? Protams, virtuvei mēs tomēr gribētu uzticēties profesionāļiem un tomēr arī izmantot to palīdzību. Pietiekami liela virtuve, lai varbūt arī uzticētos montāžniekiem. Vai esat skaitījuši, cik tas kopumā varētu izmaksāt? Rēķinājām, ka tie varētu būt kaut kādi 6. Nu ko, laiks man atklāt jums piešķirto budžetu jūsu jaunai virtuvei. Lūdzu, varam vaļā, skatāmies, rādam. 8,000 eiro! Nu, te izstāsta, ka varētu sanākt tāds cepenis. Varbūt, ka tāds cepeškrāsnes sanāks. Es domāju, ka Ramona konsultācijā viņiem palīdzēs izprast, ko viņi īsti tur vēlas un atrast īsto variantu viņiem. Čau, Ramon! Čau! Čau! Nu, man prieks tevi iepazīstināt ar Ansi, Santu un Ronju. Prieks iepazīties. Čau, čau! Viņiem ir ļoti daudz jautājumu. Tad es domāju, ka jūs noteikti pie kopsaucējiem nonāksiet, ja? Jā, protams. Labi, lai izdodas. Čau! Paldies! Kādi jautājumi tieši? Primārais vispār jautājums ir par to izvietojumu visu. Es vispārīgi ieteiktu jūsu virtuvei apskatīt iespēju izmantot virtuves salu. Tas nodrošinātu jums papildus virsmēdienu gatavošanai, un tas arī uzlabotu jūsu virtuves ergonomiku. Tā ka salu kā variantu mēs arī bijām iedomājušies, bet mums ļoti svarīgi ir tas, lai mums būtu ēdamgalds. Es varu ieteikt risinājumu no savas puses, ievietot salu tuvāk pie loga un blakus ievietojot apaļu izvelkamu galdu. Jā, šis apaļā galda variants, tas ir kaut kas, ko mēs nebijām apsvēruši. Bet mēs tā kā baigi bijām par to tumšo fasādi. Jā, ko tu domā par to? Šī telpa varētu palikt mazāka, īpaši apgaismojums ir ierobežots, bet es ieteiktu varbūt apskatīt arī kādu gaišāku risinājumu, piemēram, smilšu krāsas. Un, ja jūs izvēlētos gaišo variantu virtuvei, tad piestāvētu tumšas krāsas akcenti. Labi. Būs jābrauc uz IKEA. Jā, būs jāizbrauc. Bet liels paldies. Atā. Paldies, veiksmi. Atā. Nu ko, viss skaidrs, ja? Oi, kā lai tā saka? Tā bija tā vēlme, godīgi sakot. Es biju iedomājies, ka pēc šīs sarunas, kas gandrīz stundu arī gāja, ka būs jau tad vēl tik daži punkti uz I jāsaliek. Bet mēs sapratām, ka mums ir vēl tik daudz jautājumu un risinājumu, uz kuriem mums pašiem viens otram un pašiem sev ir jāatbild. Par toņiem apjuku arī. Lai gan tas ir kaut kas, par ko jau mēs mēs esam izdomājuši, ka mēs gribam to tumšo variantu, tad sēdi krēslā un domā, kā tas būtu, ka visa tā siena ir tumša. Bet Ramona, mums ļoti labas idejas, teiksim, tīri no dizaina tām krāsu gāmu viedokļu baigi pašās lietas pasniedz. Šeit būtu drusku jāpaspēlējās ar plānotāju. Mēs turēsim īšus, ka jūs izvēlaties tos pareizos, foršākos risinājumus un lai jums viss sanāk. Turam mēs īkšķus. Paldies, super! Tiekamies veikalā. Es nesapratu pagaidām, kur tas atrodas. Samainījušies lomām, kad šobrīd vīrietis priekš sevis taisa virtuvi. Mums vajag 318,23 € kaut kur tagad atrast. Apsveicam! Nianse ir tāda, ka plānojot mēs nezinājām, ka... Nu, čau! Es jūs čau. apsveicu, tā diena ir klāta. Cik jūs stundas gulējāt iepriekšējā naktī? Ātrāk par 12 dienām mēs visu nedēļu negājām gulēt. Vai izdevās? To arī mēs redzēsim.
Vai ir kaut kāds lielāki plāni, kas varbūt pamainījušies saistībā ar salu, lielo galdu? Salu mēs ieviesām un cerams, ka tā arī paliks. Mums vakar likās jau tā, ka mēs mierīgi aiziesim uz kafejnīcu. Nu, tā, ka viss jau ir izplānots, gaidām šodienu. Tad mēs sapratām, ka mēs esam aizmirsuši ierēķināt montāžu. Un arī diezgan cenas ziņā arī liela pozīcija. Un cik tas ir montāžas cenas? Tas ir, bija 1010 eiro. Ko mēs jau esam nedaudz samazinājuši, bet mēs vēl iesim runāt ar dizaineru. Lai jums izdodas, tiekamies pie kasēm. Sarunā. Čau! Čau! Tiekamies! Aiziet! Nu, čau! Nu, kā jums tie pārsteigumi? Jā. Diezgan. Montāžu neieskaitīja iekšā, salu vēl nezinu, vai būs vai nebūs. Es ļoti ceru, ka tas nebūs uz salas rēķina, jo tā ideja man ļoti patīk par salu. Nu, skatāmies. Nu, sveika! Sveiki! Prieks redzēt arī klātienē. Jā. Tātad šeit es redzu, ka jūs nonācāt pie tāda tradicionālāka stila ar jaunām fasādēm. Man patīk, ka viņi izvēlēs arī tādu klasisku stilu, kur tā klavierēm. Jā, klavieres un arī visām gleznām rāmīši bija tādi ciku cāku mazliet. Kā piemēram skaties, ja tomēr tas galds būtu tas apaļais, izvelkamais, tas variants, kas bija, par ko mēs runājām mūsu pirmajā. Ar to galdu ir tā, ka tas labāk piestāvētu tam modernajam stilam arī toņu ziņā. Ja tiešām tomēr ir tā vēlme pēc tā apļā galda, tad es ieteiktu varbūt tad baltā krāsā un citā stilā. Man šķiet, tas arī bija izvelkamais galds, par ko es ieminēju, ka tā būtu laba lieta. Bet, protams, Ansim 30 Viesi, jā, viņš pats teica, viņam nāk 30. Jā, vēl ne tikai. Jā, tur viss. Tādā gadījumā arī ir forši, tā kā daļa sēž pie galda, daļa var apsēsties pie tās salas, tā kā iemest elponīti un iemalkot kaut ko vai uzkost. Tā. Nu jā. Nu, ko tu domā? Es nezinu. Varbūt mēs tomēr varam pamēģināt ielikt to apaļo galdu. Viņš izstāsta nedaudz tāds pats par sevi. Un prasās nedaudz viņu apvienot kopā ar to pārējo virtuvi. Nu, atkarīgs, cik maksā šis kantēnais galds un cik maksā apaļais. Man kaut kā beig tas sirdi iekrīt tas apaļais, bet ja šķiet, ka viņš tiešām tur galīgi neiet un eksperti saka, ka tā nav pat labākā ideja, mēs varam iet, protams, uz šo. Ka Ramona tomēr zina savu lietu labāk nekā mēs. Es nezinu, kāpēc man ļoti gribētos, lai ir auduma krēsli. Tā kā jums ir arī maza meitiņa mājās, tad es iesaku izvēlēties krēslus, kuriem ir noņemami pārvalki. Konkrētiem krēsliem, ko jūs bijāt izvēlējušies, nav tāda risinājuma. Labi, es domāju, ka tā kā laiks ir ierobežots, tad liels paldies tev pagaidām, ja? un veiksmīgi, un mēs laikam tālāk. Jā, veiksmi jums darbos. Tur ir tvaikli, redzi? Tā ir, kur ielai ūdeni. Tā ir forša lieta, bet... Man tā pašatīrīšanās vēl liekas forša. Nu, tā nav, jā. Samainījušies lomām, kad šobrīd vīrietis priekš sevis taisa virtuvi. Un veča prāts strādā uzreiz ar visām specifikām. Tur jauda un varbūt tur vēl kaut kādas opcijas. Vai viņas būs šitajam modelim, vai nebūs tam, jā. Nu, arī. Sveiki! Esam Mēs esam jau pazīstami, mēs esam fināla reize šeit. Varbūt liekam tomēr to salu mazāk un to apaļo galdu. Es nezinu. Man tas kantēnais kaut kā... Nepatīk, jā? Man nav līdz galam. Man patīk viņas domāšanas. Pārgadīties. Nav baigi daudz laika domāt par kurā kājā īsti šaut. Nu, vai atstājam? Salas piedāvājam, es domāju, es labprāt atstāju, kāds ir, lai viņš ir foršs. Un to galdu esam nepaklausīgi un liekam apaļo. Nu, zini, kā darīt? Es noteikti tad izvēlētos to salu, tad es to galdu krāsus šobrīd kancelu, ir esošie, un tad pēc tam... Man tā dara doma bija, tad to dilēmu arī izrisināt apaļš vai kantējums. Es domāju, ka ja mēs to salu atstājam kādu ir, tad atstājam arī to galdu. Jā? Nepaklausīgi dizainerē. Jā. Mums jāsaprot, cik par tā montāžu, cik kopējās cenas ir šim. Matemātika diezgan vienkārši ir meistara izsaukums pēc pilsētas, ja, attiecīgi dzīvot. Tad ir 30 eiro par katru skapīti un katrai tehnikai sava summa. Ir. Nu, mums vajag 318 eiro un 23 centus kaut ko tagad atrast. Mainam galdu. Galdu? Galdu Tiešām? varbūt, jā, galds, krēsli.
Tātad krēsli paliek. Šito es droši vien ņemšu nost. Tad vienkārši, lai paliek 12 tie lielie šķīvi. Nu, var būt, redzēsim. Bet nekas beig daudz nenāc nost, liekas, tik daudz noņem. 18,55. Nu, labi, tā. Bet man prieks, ka viņi ir palikuši tomēr pie plāna saglabāt salu. Mums jāiet kopā. 35 minūtes. Kalbāra, abdatera, smakera, abdatera. Jā, tā nebija. Tur bija. Uz atpakaļ. Tu saprati, kā tur darbojas? Es nesapratu pagaidām, kur tas atrodas. Jā, atkal. Atpakaļ, ej atpakaļ. Virtuves. Mēs esam virtuvē, vai ne? Mēs esam virtuvē. Ja, kur te ir visi šitie, te mums ir jāsalas. Varbūt vienkārši varētu kaut kādu konsultantu palūgt. Nu, varētu. Jā. Tas ir tas klasiskais moments, kad palūdz konsultantu. Tu tā kā, kur ir? Un tad viņi tādi šeit. Viņam šeit ir divi, jā? Cik viņi maksā? Tas bija plānots vai es paņemšu? No šī brīža viss Excels lido ārā pa logu un ir vienkārši emocijas. Labi, fiks vēl tos un tad lēšam uz eju. Būsim līdz ar galiem. Tā sāk jau manīt steigu. Man ir pēdējā lieta 32. rinda. Nu ko, pēdējais pagrieziens. Man ļoti interesē redzēt, kas tur būs. Mēs nepacietīgi gaidām. 6, 9, 2. Tas ir šis plāns. Tā. Un finiša taisne knapi paspējāt, bet es jūs apsveicu. Lieli pirkumi, bet tikai 3 rati. Man jau svarīgi ir zināt, vai jūs ietilpāt budžetā. Vajadzētu būt, cik mēs rēķinājām, bet Aptuveni, cik tev šķiet, jūs esat pāri vai zem? pēc maniem aprēķiniem samērā precīzi varbūt pāris eiro šurp vai turp varbūt. Bet... Un tūlīt mēs noskaidrosim, cik ir pāris eiro Ansim. Kopējais rēķins jums ir 7461 eiro. Nu, montāža taču vēl. Arī, jo viņi jau Bet drukā jā. viņa Tiešām? Jā. Jums vēl ir 3 vienības, kuras jūs gaidāt. Tas tā kā būtu jāpierēķina klāt. Sanāk gaidīšanas saraksts. Tas šobrīd tad nav, bet tuvumā būs. Nāk talkā slavenais kalkulators plus 230 ir 7691. Ansim, tas ir pāris eiro. Kā tu rēķināji to? Paklāju viņi varēja paņemt. Viņiem sanāk arī paklājas. Skrien viņam pateikt, ka varēja. Jā, ka paklāju var paņemt. Tā, klausies. Mans skatls. Tavs skatls, kas ir tavs skatls? Man kā čuguna. Viņš arī pāris 100 eiro maksā. Maksā 69,99. Tālu jau skrien. Bet nu, viņš ir svarīgs. Viņš ir smags. Viņš ir smags un svarīgs. Jā, kur ir. Super, lēžam vēl šķīvi un... Viņi vēl kaut ko var paķert līdzi, kādas sīkums. Šito. Ok, to un šķīvis un lēžam. Apsveic. Paldies. Tikāt pie katla, jā? Nu, un mums ir 7577,42 plus 230 eiro par vienībām, kuras mēs gaidām. Gala summa 7807,42 eiro. Jāņem vērā to, ka arī šīm vienībām būs vēl montāžas izdevumi, jā? Iespaidīgi. Iespaidīgi, jā. Nu, atliek vien šajā brīdī doties uz piegādi. Apsveikt. Ekscelenti, paldies. Čau! Ai, nu šitāds strādi rīdis. Nu, turp atpakaļ. Nu, būs vismaz viens trauks, kur kaut ko pagatavot tagad. No jā. Vismaz viens, jā. Vismaz viens. Kā redzams, virtuve ir jau tikusi aizvesta. Esam veikuši elektroinstalācijas pārbūvi. Viss veiksmīgi sagatavots. Vēl ir pēdējie darbi, daži sienas krāsošanai un visā citādi, kur katru brīdi gaidam ierodamies jauno virtuvi, un tā tik varēs sākties. Jau uzmontēts. Vispār vakar likās, ka šodien šī brīdī jau viss būs
pabeigts, bet rezultātā galdu mēs vēl pat neesam izpakojuši, krēsli saskrūvēti nav. Arī tie vēl nav izpakoti. Bet tas, kas viņiem tur aizmugurē notiek, izskatās pilnīgi kaut kur citur viņi atrastos. Jā, bet, lai nu kā, es šobrīd stāvu atstutējusies pret mūsu jauno salu. Apsveicām! Likās, ka šajā brīdī jau gan pavisam noteikti viss būs pabeigts un visu mēs būsim iekārtojuši. Bet Jā, kur ir tas? Nianse ir tāda, ka plānojot, mēs nezinājām, ka ieplānotais virtuves cokols ir sadarīgs tikai ar IKEA trauku mašīnām. Tā kā mums ir savu trauku mašīnu. Viņa teica, ka viņa atstās savu tehniku. Mēs gaidām jaunu cokolu. Tā kā nav IKEA trauku mašīna, kad ir jārēķinās ar kādām tehniskām lietām, ka kaut kas iespējams būs jāsamaina. tāds parastais cokols būtu risinājums. Jā, tāpat tās viss viņš pildīs to savu funkciju, būs viss ciet, viss būs kārtībā. Mums ar šo procesu kopumā gāja ļoti labi. Sākotnējais, kāda mums bija tā vispār pirmā versija, bija pilnīgi cita, un rezultāts ir pilnīgi cits. Mēs esam priecīgi, ka mēs varējām sadarboties ar dizaineri. Bez dizaineris mums noteikti nebūtu sala, un visdrīzāk būtu tumša virtuve. Bet tieši vakar arī, kad jau viss bija tādā finiša taisnē, sēdējām, skatījāmies, un ka īstenībā tas gaišais bija tas pareizais lēmums. Jā. Mēs ņēmām montāžu servisu. Mums tas kopumā ļoti labi apmierina. Bija ļoti forši džeki. Ja šeit par diviem tas aizņēma 2 dienas, tad es domāju, ka to varētu manā gadījumā droši reizināt ar 10. Klausies, mums ir jādodas vakariņās. Ejam, es misal. Mēs arī gribam. Mēs arī gribējām. Labi. Un te mēs esam klāt, un ir fantastiska virtuve. Fantastiska virtuve. Patīk, kad ir parādījusies sala. Šeit forši un var darboties ar abām atvilknēm, kā gandrīz kā nīnzda. Bet tu saproti, tev šobrīd vispār nav nekādu atrunu vairāk. Ja Santa kaut ko grib, tad viss caur tev ir perfekta virtuve. Bez šaubām, jā. Es arī iepriekš vienmēr esmu, kā saka, mīlējis gatavošanu, un tā ir mana, varētu teikt, meditācija un relaksācija. Tā kā no tāda pašpasludināta šefpavāra viedokļa es esmu ļoti apmierināts un laimīgs. Man jums ir piedāvājums. Labi. Ko jūs teiktu, ja mēs dotos nelielā pastaigā un atstātu virtuvē šeit Naģeždu, lai viņa vēl šo telpu un virtuvi papildina? Droši, kāpēc ne? Mēs esam vienmēr atvērti. Tu esi gatava? Jā. Labi, ejam! Laižam. Čau! Mēs esam atpakaļ! Mēs jūs gaidījām. O, la, la! Paklājs! Tas, ko tu gribēji! Man šobrīd sajūta, ka es jau esmu uz Āņša dzimšanas dienu atnācis. Pēc vispār baigiem maleči. Man ļoti patīk, ka es atveru atvildi. Šeit nekas nav jādara, super. Šeit arī super. Tā, kas šeit? Šeit mēs nedaudz pieliksim, te mēs nedaudz pamainīsim. Bet vispār viss ir jau ļoti labi. Jā. Es papildināju ar dažādiem aksesuāriem, tā, lai virtuve nav pilnīgi tāda sterila un tukša, lai ir tas mājīgums arī. Tad arī atvilknes arī nedaudz papildinājām ar dažādiem organizatoriem. Bija ielikti balti organizatori, bet viņi baigi lec acīs, un tāpēc mēs nomainījām uz melna filca, tā, lai viņi ir neitrālāki.
Mazie tādi sīkumiņi, kas padara to svētku sajūtu, jo dzīve ir jāsvin. Man liekas, mums tagad ir ļoti labs arī iemesls svinēt. Principā ir baigi foršais upgrades, ja, kad izskatās, ka nevis vienkārši tikko uzlikts un nopulēts, bet kad cilvēki dzīvo un gatavo un darbojās. Tā kā man prieks dzirdēt arī, ka mēs daudz netikām pelti par mūsu idejām un organizāciju. Un Naģeža, liels tev paldies par tiem papildinājumiem un aksesuāriem, kas ir nākuši klāt šajā virtuvē, kas, ir tik tiešām, tā kā Ants, tu teici, piemērots tam, lai te gatavotu gardas maltītes un ērti mājīgi justies. Apsveicu jūs! Paldies! Paldies! Tagad šajās mājās ir plaša, skaista un brīnišķīga virtuve. Mājas sirds. Ņemiet piemēru, uzdrīkstaties un piešķirat arī savai virtuvei un mājai kādu dizainisku garšu. Tiekamies pēc nedēļas! Romantisms ar minimālismu satiekās. Manā krāsu izpratnē viņš neiet tajā. Andi! Nē, viņš joprojām ir aktuāls. Tad lieliski, tad mums nevajag aizkorlēt.